Sveika tautā! Mēs te laukos gatavojamies ziemai. Runā, ka tā varētu būt gana augsta. No kā es to ņēmu? Protams, es jau esmu tas, kurš daudz kam netic, kas te apkārt notiek. Un globālā sasilšana man arī kaut kādīgi baigi neķer. Ja drīzāk es jau jūtu, ka tā varētu būt globāla atsalšana. Jā, proti es jau skatos uz to, kad viss jau valk ar klimata izmaiņām uz to, ka tās klimata izmaiņas mums ir jāpamana. Mēs redzam plūdus, mēs redzam to, ka vasarā mūs baigi kaltē. Un es neticu to, ka mūs ziemā liks mierā. Viņi taču gribēs mūs arī pasaldēt. Un tiklīdz es par to padomāju, tāpēc mirkļa hobā, un mūsu meteorologi sāk ziņot jau, kad gatavo -40 grādus ziemā. Jā, te es saprotu, ka manas aizdomas bija pareizas, un es sāku meklēt izmisīgu malku. Tā jau viņa man ir, bet varētu būt bišķiņ pamāza. Un šajā sakarā tad es veidoju šodienas sižetu, kas būs informatīvi izklēdējošs. Kādam tas būs izklēdējošs, jūs varēsiet mani apkāst, bet varbūt ir tie apkārtnē, kuriem tas arī ir aktuāli, un tie šo informāciju varēs izmantot pēc būtības, tātad sagādāt sev malku. Nedomājiet, ka es pats nepamēģināju malku sev sagādāt. Tā kā es dzīvoju pie upes, un man šeit ir krasta līnija, kur man ir jākopja. Tā principā pirmā doma bija tāda, ka es varētu te salasīt kaut kādu minimumu sev ziemai. Rezultātā es uztaisīju talkas. Mēs nočakarējāmies 2 dienas. Mums bija milzīgas kaudzes ar zariem, kuras mēs pēc tam nezinājām, kā aizdedzināt un vispār kā viņas likvidēt. Un rezultātā, kad sazāģējām un uzvedām visu augšā, man bija tik smieklīgs tas sausais atlikums, ka es teicu, nē, te jābūt ir nopietnām mežam, jo nopietnai tehnikai, un ar to ir nopietni jānodarbojās. Un diez vai šajā mirklī tas būtu tas, kas man baigi interesētu. X stundā, ja tāda pienāks, es izdzīvošu, es aiziešu un savākšu kaut vai zariņus un uzkurienāšu savu māju. Bet šobrīd es drīzāk atsakos no domas pašam kaut ko darīt, bet meklēt sakarīgus pārdevējus, kas jau ir sagatavojuši, saskaldījuši, izžāvējuši malku un ir gatavi man viņu piegādāt. Jautājums tikai ir, kā atrast šādu firmu un kā atrast tos cilvēkus, kas tiešām izdarīs visu to, ko ir solījuši. Un kad es esmu nolēmis nopirkt kādu nelielu kravu malkas, tad es, protams, kā jau pilsētnieks, ķeros pie sludinājumiem un apzvanu apkārt esošās kompānijas, uzdot dažus jautājumus un pēc burtiski minūtes saprotu, vai ar viņiem ir vērts sarunāties tālāk vai nē. Es uzzvanu ar atklātu jautājumu. Es saku, es meklēju malkas piegādātāju, tādu foršu kompāniju, foršiem cilvēkiem, ar kuriem sadarboties katru gadu. Ir kompānijas, kuras neiet sarunās, kuras, davai vēdi piķi, un mēs tev kaut ko iedosim, bet ir arī kompānijas, ar kurām ir vērts padarboties. Tās ir firmas, kurām kaut ko gribās, kurām kaut ko vajag, un kuras nevis nodarbojās ar pliku tirsniecību, bet kustās uz priekšu. Līdz ar to es tādu esmu atradis tepat Skaiskalnē, un līdz ar to šodien būs tāds mans video, kā tad tas viss bija, kā es uz turienu braucu, kā es ar ceļiem iepazinos un kā es tiku pie nedārgas, bet foršas malkas. Kā pie mašīnā un maucam. Tas labais gadījums, kad ir vāzē ieliekama adrese un tā mierīgi atved. Koki stāv. Tas nozīmē, ka te ir kocinieki. Respektīvi, šādi te izskatās šīs te kantoras. Un te jau iebraucot ir absolūti skaidrs, ka mēs esam pareizā adresē. Ejam filmēt, kas te ir un pa cik. Te ir tas princips. Atbraukt uz vietas, iepazīties, paskatīties acīs, izstaigāt, noskaidrot, kas ir kas ko maksā, un tad konkrēti ar pirkstu pateikt, šo es pērku, šo es pērku, šo es pērku, un pa cik atvedīsiet. Viss īstenībā vienkārši. Pastīsimies, kā tas man sanāks.
Sveiks, Matīs! Sveiks, Edgar! Lūgtum, ciemos pie mums. Čau! Labie cilvēki atgriežas. Jā, tā ir, jā. Prieks redzēt. Skatos, nepareizā cepurīte vienīgi uzvilktu tev tāds mazs prezentiņš no mums ar mūsu logocīti. Rekā uzreiz. Tā, lai ar skaistu kociņu, tas mūsu logo kociņš tāds. Zemgales meža īpašumi. Paldies. Nolikšu cepurīti un sākam kustīt. Goda vietā, jā. Es īstenībā šodien mēģinu uzfilmēt to, kas jau reiz notika, bet redzēju, vēsture atkārtojās un es esmu atgriezies atpakaļ, jo viss nostrādāja. Labi, davai pastāstam, ar ko nodarbojās šādas te kompānijas, bet jūs esat savādāka kompānija. Mēs esam absolūti citādāka kompānija, jā. Zemgales meža īpašumi nodarbojās ar meža saimniecību. Mēs veicam gan meža izstrādi, gan meža apsaimniekošanu, tad mēs ražojam skaldītu kamīnu malku. Pat arī esam sākuši ražot taras dēļus, paletes. Tas tādā ļoti agrīnā stadijā. Darbojamies, darām visu godprātīgi, kas ir saistīts ar meža nozari, jā. Tā laikam jāsaka. Jā, tas ir interesants, apgriezīšu tālē. Interesants moments ir tas, ka jūs neesat tādi plikie perikupi, tirgotāji, kas no kāda nopērk un kaut kur mēģina uzvārīties un atkal notirgot. Jūs tā kā varat savu šo tirzniecības nozaru vaļā, jā? Jā, tas ir sarežģīts darbs, tas nav vienkāršs darbs un tas prasa daudz piepūles, bet arī tevis pieminētie perikupi nav īstenībā slikti cilvēki. Ja viņi māk savu darbu darīt, tad visu cieņu, jo tas arī nav nemaz tik vienkārši. Dažreiz liekas vienkāršāk ir izdarīt visu ar savu tehniku, nevis atrast kādu, kurš tagad pēkšņi izrausies pie tevis. Bet, cenšamies, jā, ejam uz priekšu un darbojamies visādā ziņā. Šodien varbūt šobrīd mēs esam ietrāpījuši pusdienu laikā, tādēļ tāda mazāka aktivitāte šobrīd ir uz vietas, bet kopējo ainu jau sapratīsim tāpat. Aha. Mēs te redzam dažādi koki, dažādi resnumi. Es, protams, kā pilsētnieks laukos mēģinu ierubīties, kur tad tā atšķirība, kas tās pa šķirnēm, tur bērzi, oši un vēl viss kaut kas, un kas tās pa kastēm īstenībā. Ir dažādas pieejas, kā vispār skaldītu malku ražot. Mēs var ražot skaldītu malku, bet ir ļoti svarīgs moments, lai viņa pie klienta nonāktu sausā veidā. Lai viņa nav mitra, lai viņa nav pārāk mitra, tādēļ šie te ir kubi mēs izmantojam. Mums nav kaltes, kur mēs viņu visu saliekam iekšā un izkaltējam. Tādēļ mēs izmantojam dabīgo kaltēšanu. Mēs viņus saskaldam iekšā šādos te kubos, mēs pēc tam aiziesim uz skaldītāju un arī apskatīsimies, kāds izstās. Mēs saskaldam iekšā šādos kubos un tad viņai ļaujam atpūsties uz kaut kādu brītiņu. Mums ir tāds mitruma mērītājs, ar kuru mēs ik pa laikam izējam un apskatāmies, cik tad mums tas mitrums galu beigās ir. Un viņi ļoti labi žūst. Redziet, kā šeit jau visur vējš, vējo cauri. Viņa nesapelē. Viņa ļoti skaisti žūst tādā veidā. Tā, varbūt interesēs pēc, mēs varētu paskatīties, cik tad šobrīd ir mums mitrums šajam. Jā, te var apskatīties, kur šī pusē, ja var redzēt, tas mitrums šobrīd ir aptuveni 20%, jā, kas vēl ir tā kā mazliet pa daudz, bet mēs šie vēl gatavojās visādā ziņā. Cik ir optimālais? Tie ir principā 11% no 18 uz leju, tas viss jau ir ļoti labi. Tas jau būtu tāds labs rādītājs, ka tā malciņa varētu teikt, kad ir gatava priekš klienta, viņa ir sausa un viss kārtībā. Ja mēs runājam par eksportu, šis te konkrēti mēs skatījāmies, tur ir apse un alksnis, bet eksportā, kur mums iet bērs vairāk, un tur tam procentam ir jābūt stipri zemākam, jā, kas ir tie maisi, kurus mēs tirgojam. Bet neatkarīgi no tā, vai mēs eksportā ražojam šo malku, vai mēs aizvedam Edgar tev, viņa nedrīkst būt slapja, viņai ir jābūt sausē, lai ieliekot krāsnī, tur nav kūpinātava, bet tur reāli vismaz kaut kāds siltums un jēga no tā, ko mēs esam saražojuši un pārdevuši. Tā kā jūs savu to ārzemju pieredzi pārceļat arī uz Latviju? Mēs tā cenšamies, jā, redz kā mēs jau neesam varbūt desmitiem gadu ilgi tirgus spēlētāji, mēs arī šajā nozarītē esam jauni un ir, īstenībā katru dienu mēs joprojām vēl mācamies. Man liekas, visi jau visur mācās katru dienu, bet cenšamies apgūt to labo praksi, nevis sūdīgo, jā. Tie
tie bija tie kubi, kurus mēs skatījāmies. Un otrs scenārijs ir, kad mēs arī tādos maisos ražojam. Te ir skaldītājs, tālāk viņš iet caur klīneri, kur mēs visu drazu notīram nost, lai tā malciņa, lai tā pagalīte ir smuka pēc tam un tīra. Pēc tam viņi tiek safasēti tādos tinamajos maisos, uz kuriem mēs arī varēsim aiziet. Šeit mums ir rampa, kur mēs uzkraujam. Uzkraujam virsū malciņu. Nu, kas šitie ir pa maisiņu? Jā. Nu, šitie arī, jā. Šis ir, man liekas, ka šie ir 35 cm pagalis, kas ir īstenībā viens no ejošākajiem produktiem skaldītajā malkā. Un šīs būs bērtās kravas. Tātad šīs te pagalītes, sildīs kādu māju šajā sezonā visādā ziņā. Nu, šīs te arī, es domāju, ka pēc mitruma tur būtu jābūt, kur te mēs varētu. Un tagad ir gan tāds dikti salījis viss apkārt, tāpēc var gadīties, ka, jā, redziet, šeit vienam jau ir 25 ar kapeikām, 27% mitrums, tad viņu vēl arī žūst. Varam te pastaigāt apkārt. Un šeit ir tas pats, jā. Nu, teiksim, arī šo te mēs vēl īstenībā nevaram atdot klientiem. Mēs liekam šādas te cepurītes, lai lietus, kad līst, lai viņš nelīst iekšā viss malciņā. Jā. Lai viņš tek garām. Skaidrs, ka te kaut kur uz galiem tāpatās tas mitrums sakrājas, bet tas pats objektīvākais rezultāts būtu, ja mēs viņu paplaistu vaļā un parakņātos, kas tur iekšā ar mitrumu mums darās. Tas būtu vispareizākais, ko gan jau, ka mums nav, diemžēl, līdz darba cimdu šobrīd nevaram izdarīt to. Tā kā. Te man uzreiz automātiski rodas jautājums, kā daudziem citiem. Proti šie te bērkubi un tur gaisu tu pērc un tur ko. Nu, tu jau zini to mūžīgo stāstu. Jā. Un ko mēs redzam šajos iepakojumos, cik tur ir gaisa un cik tur ir reālās malkas? Nu, būtībā, ar ko ir jārēķinās, mēs esam arī uztaisījuši YouTube'ā tādu video Zemgales meža īpašumi lapā, kas īstenībā šobrīd tur ir vienīgais video, tādēļ jūs nesajauksiet ar neko citu. Tur ir tīri, man liekas, saprotamā valodā un uzskatāmi arī parādīts, kā veidojas berkubs un cik tad berkubā ir kubu un atkal cik no viena kuba sanāk berkubu, bet ja mēs principā, viens beramais kubs ir 0,7 cieškubi. Mēs tā rēķinamies. Un ļoti labi, ka jūs īstenībā atbraucāt. Jūs arī varat redzēt, šeit ir vairāk nekā viens beramais kubs, te ir 1,4 beramie kubi, bet principā mēs visu to malciņu saskaldam beramajos kubos, kā jūs redzējāt, viņu tur tajos krātiņos arī žāvējas, un taisni no tā krātiņa mēs ar kāriņu, ar autokāru viņu iegāžam iekšā piekabē, jūs esat pasūtījuši 7 berkubus, mēs skaidri zinām, ka tur ir 7 berkubi, un miers un dievs. Tā kā, tā ir liela problēma, ar ko mēs vispār ikdienā sastopamies, kad, varbūt ir kāds, kas negodīgi ir gribējis rīkoties, bet, ziniet, kā tautās jau aiziet tās runas, un tad visi, kas tirgo malku, ir negodīgi cilvēki. Tad mums diezgan bieži nākas pierādīt to, ka tur tomēr ir tas, ko mēs esam tirgojuši, un mums jau svarīgi, lai pie mums nevis vienreiz atbrauc klients, bet atbrauc arī nākamās 5-6 reizes. Tad kādam klientam ir šie te maisi? Šie ir ne Latvijas klientam šie maisi. Tātad šie maisi pārtaps mazākos 40 litrīgos vai 25 litrīgos maisos un sapakosies un brauks kaut kur tālēs zilajās. Vai arī pie kādu no Latvijas klientiem, bet jau mazo maisiņu veidā visādā ziņā. Ejam pie mazajiem maisiņiem. Ejam pie mazajiem maisiņiem, jā. Tieši tā. Matīs, maisiņi. Maisiņi? Jā, tas ir laikam lielais peļņas avots, ne? Tas ir viens no peļņas avotiem, bet šie ir maisiņi, jā, kurus mēs sapakojam, saliekam uz paletītēm, kurus mēs paši arī gatavojam un sūtam ārpus Latvijas robežas lielākoties. Ne visu, bet lielākoties. Un, jā, šeit, principā, ir tikai alkšņa malka, jā. Šī visa ir augšņa malka, kur mums ir tādas atpazīšanās zīmītes arī, kas tas ir, un lai mūsu vārds kaut kur aiziet arī tautās, bet jā, ir šobrīd pieprasības, neteiktu, ka ir pats lielākais, bet sezona vēl tikai sāksies. Jā. Es vienmēr domāju, kam tas ir vajadzīgs. Ja man vajag mašīnu ar malku, kam tad man šitādi maisiņi, kas vienmēr neskapēc izskatās bišķi dārgāki? Jā,
pirms mēs viņus vispār sākām ražot, man arī bija taisnība tāda pati ideja, bet zin kā, tā jau ir savā ziņā kaut kāda ērtība. Nu, mēs visi nedzīvojam viensētās, tādēļ ir arī mums klienti, kas labprāt uz Rīgu nopērk, pieņemsim, tur 10-11 maisiņus. Ir arī bijis, ka 3 maisiņus nopērk, nav problēmu, jo vienkārši ir limitēta tā vieta, kur viņus nolikt. Līdz ar to, hops, 3 maisiņus saliec kaudzē, samet pečkā, nokurini, viss smuki izdeg, zvanam, ņemam nākamos. Nav problēmu. Tā kā tā ir ērtība. Par ērtībām jāmaksā. Jā, viņi ir diezgan kompakti arī. Te gaisa ir maz. Šeit gaisa ir maz, jā. Te vienā paletē ir ļoti maz gaisa, bet arī vienā maisiņā, redz, kā viņi sakraut, ir noteikts skaits. Manuprāt, tās bija 17 pagalītes, kurām ir jābūt maisā, un tad zinām, ka tas ir točnes 40 litri maiss, viņš ir piepildīts, un visi kārtībā. Maisi ir forši, izturīgi. Šī malka ir laista caur klīneri. Tas nozīmē, ka, ja jūs viņu ienesīsiet dzīvoklī, noksiet uz zemes, jūs viņu pacelsiet. Nevaru apgalvot, ka tur nebūs nekādas nekārtības, bet, ja viņa būs, tad būs tiešām ļoti maza, jo viņa ir izglaista caur klīneri. Gribu teikt, jūs viņu mazgājat gandrīz? Mazgāt mēs viņu nemazgājam, bet attīram. Mēs viņu attīram uz tās iekārtas rotējošs tāds cilindrs, un mēs caur viņu laižam cauri, un viņa tur maļās, līdz nokrīt visu liekā, tur skaidiņa, miza, viss nokrīt, iznāks muka tīra pagalē. Tā jāsaka, jā. Labi, tad vēl viens jautājums. Tu tikko teici, kad var atbraukt pēc 3 maisiņiem. Jā. Toči ne, ja kāds rītā atbrauks un teiks, man 3 maisiņas, viņš var nopirkt? Brauciet ciemos, jā. Protams, var nopirkt arī vienu maisiņu. Tikai, mēs nenodrošinām piegādi uz vienu maisu, bet, protams, var braukt, nopirkt 3 maisiņus, un viens maisiņš maksā apmēram 3,50 eiro. Jā. Brauciet, tā ir ļoti sausa, laba, kvalitatīva malka pirtiņai vai griliņam. Tā, mēs esam atgriezušies pie kastītēm. Mēs esam pie kastītēm, kur kastīte jāsaka tā, ka viņi šeit dzimst. Jā. Šeit mēs varam redzēt, tur ir tā padeves rampa, šeit skaldītājs, tālāk attiecīgi vai nu mēs viņu pa taisno kastītēs liekam iekšā, vai laižam caur pieminēto klīneri jau tajos tinamajos lielajos palešu maisos, jāsaka tā. Un te ir tāds interesants stāsts. Es esmu atlasījis 2 sausas pagalītes un 2 mitras pagalītes. Un kā saka Francija, par maizi. Viņi taisa to garo maizi, viņi saka, kā labākie Francijas restorāni zina, kad maize ir laba. Ne jau pēc smaržas, ne jau pēc garšas, bet pēc skaņas. Un īstenībā jau tas pats jau ir arī, es tā padomāju, tas pats jau ir arī ar pagalītēm. Ja mēs viņu paņemam, pasitam, ir tāda bišķi tāda dobiskaņa. Bet ja mēs paņemam sausāku malku, viņa tā kā dzindzina ausīs, un tas ir varbūt tāds viens no veidiem, kā kaut vai uz vietas, ka jums atved malciņu, jūs jau, pirmkārt, jau pēc tā austes arī jūtat, ka viņi ir slapjāki, bet tā skaņa, ja viņi ir tāda dobjāka, tad jūs zinat, ka šī cilvēki mānās, ja? vai jums atveduši ir slapjāka, bet, protams, visprecīzāk jau par pateikt ar to mitrumu mērītāju, kurš vienmēr ir kabatā. Tā kā stāsts par Francijas maizi un par pagalēm. Kaut kādu korelāciju tur var savilkt, jā, kopā. Ejam tālāk, jā. Ja mēs runājam par lēto malku, kas nav svarīgi, kā izskatās, svarīgi, kā deg, tad mums arī no taras nozares pārstrādes mums ir arī nomaļi, kas arī tīri labi deg, viņi krājās šādās te pakās. Ja nav svarīgs vizuālais izskats un mazliet arī esat griboši pielikt roku klāt un sagarumot, kā jums viņus vajag, tad šī arī ir viena no opcijām, ko jebkurā momentā var uzzvanīt un norezervēt vai iegādāties varbūt jau uzreiz. Mums viņi krājās un ļoti labs materiāls. Mēs tagad atnācām uz ceha, sauksim tā, galu, un te es vairs malku neredzu. Jā, šeit malkas vairs nav. Šeit jau ir taras dēļi. Kā jūs redzējat, šeit mums ir palešu iekārta, tur mums ir taras līnija, un mēs zāģējam arī šādus dēļus. Šādus dēļus, protams, arī var kurināt, tikai tas sanāks mazliet dārgāk nekā tur, kur mēs skatījāmies. Jā. Bet ir viena tāda cita lieta, kad no šiem te dēļiem jau nāk ārā arī skaida visā šajā te dēļu ražošanas procesā. Un skaida nozīmē to, ka tuvākā vai tālākā
nākotnē. Mēs esam vēl procesā, bet mums būs arī kokskaidu brikete presētā, kas jau ir stipri ērtāks pasākums, un kas to lai zina. Varbūt, kad mēs arī tiksim arī līdz granulē, jā, kas ir tāds liels izlaišanās pasākums, apsēdies mājās un baudi ērtības, un dzirdi, kā katls virdina granulas iekšā, tā kā kustamies, jā. Varbūt kāda juridiskā persona, kas skatās, spēs ieklausīties, jā, ka mēs arī šķeldu ražojam, kurināmo šķeldu, kas vairāk ir lielajām katlu mājām, kur tādi pamatīgi jau katli, nevis tādi, kur 60 cm brika, pagalīti var ielikt iekšā. Mēs arī ražojam šo šķeldu, paši ražojam, un labu šķeldiņu kvalitatīvu, tā arī ir viena no opcijām, arī tas deg tikai mazliet lielākos apjomos. Prieks, ka jūs gribat attīstīties, nevis vienkārši sēdēt un tirkot kaut ko. Garlaicīgi vienkārši sēdēt mājās, jā, tāpēc kaut ko kustamies. Izaicinošs periods, bet tikai uz priekšu. Vairāk tādas cilvēkus, lai jūt, kad pakausī konkurence elpo pamatīga. Šeit ir gatavais materiāls, gatavā malciņa, kuru mēs kraujam, liekam iekšā savā skaistajā vāģī un braucam ciemos pie klientiem. Un te arī ar to mitrumu tā kā rādās, kad ir labāk, kur te vieglāk izņemt ārā. Un te mēs varam apskatīties, un te jau tas mitrums ir mazliet virs 15%. Tā kā šī malciņa ir gatava doties pie klientiem. Šobrīd šai malciņai cena ir 45 eiro berkubā. Tas mainās atkarībā no sezonas, tādēļ nevelciet garumā. Skaidrs, ka sezonas laikā viņa ir dārgāka, tādēļ, kad arī gaiss ir mitrāks, viņu ir sarežģītāk izžāvēt. Zvaniet, jā. Kaut kas mums ir mazliet uzkrājies, bet visu laiku konstanti ražojam vēl klāt. Tā kā, lai jums būtu siltums. Te tā kā varētu būt kaut kas man piemērotāks? Šajā gadījumā varbūt, ka arī jā. Šeit ir varbūt tas trešais scenārijs. Mēs bijām pie maisiem, mēs bijām pie gabarīta malkas, kas ir vienāda garuma un viss tur ir kārtībā, bet rekur ir vēl viens scenārijs, ka mums jau ir arī, šie ir tādi kā gan atgriezumi, gan negabarīta, tāda kā malciņa, viņa ir, dažādos izmēros, dažādos skaldījumos. Viņa, atšķirās, varētu tā teikt. Mēs varam te arī... Man ir liels katls, man ir viena alga, es tur sabaru iekšā visu, ko vajag. Un tā jau īstenībā bieži vien ir pat lielākā problēma, jo, ja ir liels katls, tad bēdu nav. Jā. Bet, ja katliņš ir maziņš, tad, ja viņš ir 30 cm, tad tur ielīdīs 30 cm, un 5 cm tur neielīdīs. Bet, ja liels katls, kādu problēmu samest arī rupjāka skaldījuma malciņu iekšā. Tā kā šie te kubi maksā sākot no 20 eiro un uz augšu, un īstenībā jāatzīst, ka tā ir viena no ejošākajām precēm. Un neatkarīgi no tā, vai jūs esat juridiska persona, fiziska persona, tam starpības nav, jūs varat atbraukt pie mums iegādāties. Mēs strādājam arī ar sociālo dienestu. Ir daudz dažādu opciju, un mēs esam priecīgi, kad spējam būt elastīgi un piedāvāt saviem mīļajiem klientiem to, kas ir vispiemērotākais. To tagad davai, man daudz nerunā, paklapē malciņu pret malciņu, lai es dzirdu jau pa gabalu. Tu man pats samāci. Skan. Tagad tāda jautājums. Cik šāds te rāmis maksā? Šīs te viens maksās 20 eiro, šāds te rāmis, un mašīnā mums ielien 6 tādi rāmi. Pēc definīcijas jau tur ielien vairāk, bet kraunesība viņai ir tāda, kāda ir, tādēļ mēs cenšamies viņu nelauzt, tad tādā vienā reisā mums ielien 6 rāmji. Ja jūs dzīvojat 25 km rādījusā no šīs te vietas, tad piegāde ir par brīvu. Ideāli. Tad es tā kā finalizēju savu braucienu ar to, kad īstenībā es gribēju atbraukt, apskatīties, kā jums te viss izskatās, ko jūs piedāvājat, un reāli redzēt ar savām acīm tātad preci. Un te es rekur atnāk, es saku, jā, man der cena, man der kvalitāte, man nospļauties uz to, ka tur kaut kas ir īsāks, kaut kas garāks. Šitādu kasti es gribu
pa 20-nieku. To kasti es gribu, un vēl to kasti es gribu. Nu, tu teici 6 lien. Ok, ja būs 7, varat arī 7 iebērt. Un gaidīšu jūs, acīm redzot, pie sevis kurmenē. Sitam ķepā un 5 minūtes būsim klāt. Labi, sarunāts. Jā. Redzu, saprotu cenu, redzu, cik tur ir gaiss, cik tur ir ūdens, mitrums. Nu jā, saka, jā, iepakojiet, atvediet. Nu šitā kaut kā man sanāca. Tātad es atbraucu, ieraudzīju, parādīju ar pirkstu, ko es gribu, noskaidroju, cik tas maksā. Viss ir forši. Tagad braucu mājās. Pa ceļam nākošais jautājums. Tā, es ķipa visu atradu, viss ir kārtībā. Tie čaļi man točni to malku atvedīs, vai atvedīs citu, un vai vispār atvedīs. Nu labi. Tas jau automātiskās domas, kas mums jau programmās ir ielikts iekšā. Nu, šitie čaļi atvedīs, un vēl ir labi tas, kad viņi jau nav tālu. Ja viņi pēkšņi sāks buksēt, tad es jau atbraušu un viņus izpastināšu. Bet tā es nedomāju, tā kā es braucu drīzāk meklēt vietu, kur to malku izkrāmēt. Borde mala! Šurp nāc! Nu tā, fiziskās slodzes parasti nāk pa labu, mazliet pastrādājot, mēs dabonam malku saliktu smuki. Un ir mierīga sirds, ka ziema mums ir nodrošināta, siltums būs. Manā gadījumā viss izdevās baigi labi. Es atradu šos te cilvēkus, es atradu šo te preci un atradu arī pareizo cenu. Līdz ar to jums ir izvēle. Varat ieņert pa to, bet varat arī izmantot šo informāciju, ja jums vajag malku. Un vēl kas. Man likās tā, ka ja man pēkšņi arī ziemas vidū paliks pa maz, es droši zinu, kam uzzvanīt un kādu mašīnīti man atvedīs. Lai jums veicās un lai ir silta ziema. Čau!